Lieldienas ir pavasara saulgrieži, kas ikvienam no mums saistās ar raibām olām, pulpoliem, lieldienu zaķi un šūpošanos. Vieni krāso olas, kāds cep pīrāgus un kuličus, bet citās ģimenēs olas tiek slēptas māju pagalmos. Lieldienas ir kristiešu svētki, tāpēc liela daļa sabiedrības dodas uz svētku dievkalpojumiem. Šīs lieldienas ir katoļu svētki. Mēs pareizticīgie svinēsim tikai pēc nedēļas. Nevar taču reliģijas jaukt. Kad mēs bijām mazāki, tad mēs vairāk tā kā mamma slēpa olas. Mēs jau, protams, to nezinājām, ka viņi slēpa no rīta gājām ar brāli, piemēram, meklēt. Saulu sēdienos un gaļas sēdienos tikai augsta veida. Nedrīkst, kā es esmu, kā saka, poliete, un mums nedrīkst pat neko siltu uguni dedzināt pat uz lieldienu. Aptaujātie ogrēnieši atzīst, ka olas pamatā krāso ar sīpolu mizām. Lai tās būtu raibākas, olas var vārīt arī krāsainās lupatiņās. Klāt var piebērt putraimus un pielikt kādu krāsainu bērza lapu, dažādus ziedus vai vienkārši notīt ar krāsainu dziju. Tirdzniecības pārstāvji atzīst, ka tieši dabīgās krāstvielas šobrīd ir pieprasītākās pircēju vidū. Tās ir sīpolu mizas noteikti, lasa sausos zariņus ar bērniem kopā, tad izmanto dabiskās krāsvielas, gan sulās, gan biešu sulā, vīnogu sulā, mellenes. Salīdzinot ar visiem iepriekšējiem citiem gadiem, mēs tirgojam mazāk šīs ķīmiskās krāsvielas, kas agrāk bija ļoti populāras. Turklāt arī olām cenu kāpums nav gājis secen. Katru dienu pircēju plūsma palielinās un olu krāvumi krītās. Un olas tiek nepārtraukti vestas klāt, katru dienu tiek pasūtīts. Protams, lieldienās krāsojam olas un šūpojamies. Turklāt, kā vēsta viens no pavasara saulgriežu ticējumiem, lieldienu rītā jāvārtās rasā, lai veselība būtu visu gadu. Lieldienu rītā 13 zērveņogas jāpēt, tad visas meitenes un sievietes būs skaistas un vesels visu gadu. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.